tāds ir. Vītols saspēles vadītāja pozīcijā, bet Armands Šķēlis sekmīgi darbojas aizsardzībā, apzoga viņš pretinieku komandas saspēles vadītāju un ātrajā pretuzbrukumā. Nu, pilno zāli, kas ir pienākuši, lai gan nav daudz skatītāju vietu, tomēr Ogre basketbolu mīl un... Edgara trenētāja vienībai, kad nevienam no spēlētājiem īsti spēle nesokās, bet redzam Sīpoliņš šoreiz nogulēs aizsardzību, Viktors Sīļins labā situācijā zem groza. Rihards bija viens no komandas līderiem pagājušo gadu LBL 2. sezonā, šķiet, kad saņēma arī izslēgšanas spēļu vērtīgākā spēlētāja balvu. Atbild otrā laukuma pusē no Ogres vienības Lasmans. Labi piespēle soda laukumā, nu pat kā tuvāk grozam, tāpēc grūzīs pildīt metienu. Lasmans no tālās distances nav precīzs, bet labi pacīnās par atlikušo bumbu apsīts. Pasit to savu spēlētāju virzienā un vēl vienu piespēli dot brīvu tālmetienu iespēju Ogrei. Bērziņš, tālāk Šķēle. Cenšas atbrīvoties Kārlis, tas arī viņam izdodās un slam dunk, laba epizode. Līdz otrās ceturtdaļas beigām un Ogrei jāmēģina samazināt pārsvars. Tas viņam neizdosies šajā uzbrukumā, jo veiksmīgā aizsardzībā nospēlē Armands Šķēli un arī 2 punktu grozā no Armanda. Vītols ieskrējies 5 sekundes, pats izšķirās ar labu mājkustību, izbrīvējot sev vietu par 3 punktu metienu un tas ir precīzi. Attiecīgi nebūtu jāatskat tiesnešas Vilpei un jābūt iespējai apspēlēt pretinieku. Mīzīm pārķerta bumba, 9. punkts jau. 3. ceturdaļā Valmierai uzbrukums Šķēle, Kaufmans groza apakšā un neapjūk Valmieras saspēles vadītājs. Rihards Strauss šobrīd pret Armandu Šķēli. Mīzīs no tālās distances, precīzi! Dārgie skatītāji un klausītāji. Fakts ir tas, ka Valmiera ir uzvarējis Liepāju, kas ir uzvarējis Ventspilu. Sīpoliņam tikmēr efektīva epizode. Savas komandas labā Valmieras saspēles vadītājs, bet veiksmīgs uzbrukums veidojās arī Ogrei. Tikmēr Čižaus, kas pats dodās līdz groza apakšai, bloķēts metiens. Var izveidoties ātrais pretuzbrukums Ogrei 4-2, bet nav nepieciešami pārējie spēlētāji. Spēlējis basketbolu, abi brāļi arī spēlēja, teica, gan spēlējis futbolu un slēpojas. Tomēr Vītols komandas līderis izlīdzinājis rezultātu, visas tribīnas ceļās kājās. Pateicoties veiksmīgai aizsardzības epizodei. 7 sekundes jāstās groza virzienā. Mīzis to dara no 3 punktu metiena līnijas. Precīzi! Izcīnīs uzvaru jau pamatlaikā. Šķēle ar bumbu, jau Kaufmanis pret Kelliju. Izmantos viņš Kelliju. Iļina likto bloku. Kaufmani tālmetiens ir precīzs. Jānis Kaufmanis šādās situācijās ir bīstams. 5 sekundes un Armands Šķēle ar bumbu. Izmanto viņš Iļina bloku. Kaufmaņa tālmetiens precīzs. 3 punktu grozā ļoti svarīgā brīdī. Vēl 2 punktu gūt. Kaufmanim ļoti sarežģītā situācijā izdodās neapjukt un pievienot punktu guvumu savai komandai, bet skaista epizode tikmēr otrā laukuma galā padodās Ogrei. Tagad vairs tikai beigu rezultāti atliek noskaidrot šodienas spēlē. Vītols cenšas to pamanīt no pustālās distances. Tieši neizdodās viņam realizēt metienu, bet Valmierai nav šodien par ko bēdāt.